Sveiki! Labdien, labvakar visiem! Prieks visus dzirdēt, redzēt un nezinu, kā tikt jūsu smartphones un datorus no Daugavpils. Šodien mēs esam šeit, New East Kultūras institūta, tāda mūsu neliela podkasta Gedzenēt projekta ietvaros, kur mēs runāsim par Eiropu, par Eiropas vēlēšanām un mums pašiem. Un šeit mums ir fantastiski viesi. Mēs sapratām, mūsu komanda, ka, ja jūs kandidētu, tās mēs noteikti balsotu tieši par jums, bet neviens no jums nekandidē, vai nu diemžēl, vai nu par labu. Un šeit jums ir Vlada Romanova un Viktors Andruškevičs. Varbūt jūs paši pastāstīsiet par jums, kas jūs esat un kā jūs pareizi definēt. Es sākšu? Jā. Esmu bezdarbniece. Ja ir kaut kādi projekti, ko var man piedāvāt droši, es izmantošu iespēju pareklamēt savu bezdarbību. Tā, kas es esmu mārketinga cilvēks, aktīviste, jau laikam tā baumotā saka. Vienkārši aktīvs cilvēks, 30-gadīgs Latvijas pilsone. Kaut kā tā, laikam viss. Filmas taisu, kaut ko Twitterī rakstu. Man patīk, ka tu akcentē, ka Latvijas pilsoni. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, mani sauc Viktors, 33 gadi Daugavpilietis. Es bieži šo te akcentēju, un arī man ir TikToks Daugavpilietis, kurš nosaukums. Bet vispār esmu cilvēks ar vēsturnieku izglītību. Jā, bieži vien saka, ka ir vēsturnieks, bet es sevi negribētu tā dēvēt. Jā. Strādāju, dzīvoju Olēnē, vadu Olēnas vēstures un mākslas muzeju, jā, bet arī aktīvi sekoju visam tam, kas notiek Daugavpilī, un arī sevi varētu pieskaitīt pie aktīvistiem un cilvēkiem, kuram rūp viss tas, kas notiek mūsu triju dzimtajā pilsētā. Nu jā, es paliku šajā dzimtajā pilsētā. Bijuši Daugavpilieši nav. Jā, tā ir. Es arī, jā, par tādiem fun faktiem esmu arī, varu pateikt, ka remigrants atbraucu atpakaļ, padzīvoju ārzemēs. Šobrīd strādāju tieši Daugavpilī, vadu tādu foršu nevalstisku organizāciju, kur mēs rīkojam startautiskas izglītības, mēdīju, kultūras programmas. Un man arī rūp un sāp to, kas notiek gan mikro pasaulē, tā Daugavpils vide, Latgales konteksta, bet arī par tādām lietām, kas notiek pasaulē un Eiropas dimensijā, kas, man liekas, ka tieša veidā skar mūsu ikdienu. Jā, un īsumā mūsu formāts ir parunāt par to, kas mēs esam šobrīd un ko vadīs Latgolā, kas notiek mums apkārt, kā mēs mainamies Eiropas konteksta vēlēšanas. Jā, mēs te padomājam, ka viņš varētu būt diezgan pesimistisks dažreiz. Kas tieši? Mūsu atziņas un kaut kādas domas, vai ne? Jā, mēs bieži par to. Jā, un šeit varbūt jābūt kaut kādam disclaimerim, jo visi var apvainoties, ka par Latviju un Latgali nedrīkst slikti runāt, vai ka par politiku tikai labi, vai neko, ka par mirvaņiem. Vai būt kaut kādas tādas lietas ir svarīgi pateikt, sakam, vai ne? Ko es domāju, mēs varam kopā savākt tādu konstitūciju. Ir tāda lieta, jā, ka uz Daugavpili un vispār uz mūsu reģionu bieži vien uzskar kaut kādas birkas, stereotipus un tam līdzīgi. Bieži vien mēs paši ar to grēkojam. Jā, es arī pats dažkārt ar to grēkoju, bet varbūt dažreiz es apzināti to daru, lai varētu kaut pievērst uzmanību šīm problēmām, kuras pastāv Daugavpilī. Jā, bet ja problēmas ir, tad un mēs to apzināmies, un ja mēs tās apzināmies, tad mēs esam spējuši pirmo soli, lai šīs problēmas risinātu un vispār diskutētu par tām. Situācija ir ļoti, ļoti dažāda, arī Daugavpils ir ļoti, ļoti dažāda, un bieži vien mēs runājam tādos pelēkos un tādos striktos toņos, jā, bet manuprāt, nav tik slikti, kā mēs iztēlojamies. Jā, arī jebkurā, teiksim tā, jautājuma spektrā arī runājot par Eiroparlamentu vēlēšanām. Es gan piekritīšu, gan nepiekritīšu Viktoram. Tas ir labi. Jo man tieši ļoti patīk birkas, jo birkas palīdz ļoti labi noformulēt problēmas, stereotipus, un tad no tā startēt kaut kur tālāk. Un tad šajā visā... Kādā ziņā tev patīk birkas? Man patīk stereotipi, es mīlu stereotipus un birkas, jo tajā brīdī, kad tev ir birka, tu to birku vari vai nu apgāzt, vai nu apstiprināt. Tas ir tāds, es birkas un vispār kaut kādas tādas narratīvas populārus uzskatu par tādu ļoti labu starta punktu. Bet tas ir mans subjektīvs viedoklis. Bet vai tā aiz tām birkām nepazūd kaut kāds cilvēks ar savu brīvo izvēli, ar savu viedokli, protams, ar ļoti daudziem lietām, ko katru cilvēku lieto, jo
ārpats uzkurināt kaut kādu birku, tas ir pats vieglākais, ko mēs varam izdarīt. Bet par to jau tas stāsts, ka mēs jau neesam idioti, vismaz man gribas domāt, ka neesam, un līdz ar to te jau slēdzās klāt kritiskā domāšana. Un tad kāds tās birkas arī politiski izmanto ļoti izdevīgi, un kāds tās birkas arī mēģina apgāst un vēl kaut ko. Bet tas, ko es vēlos pateikt, ka tas ir tāds ļoti labs starta punkts. Un tieši Jorans pieminēja to, ka dažreiz tās sarunas ir tādas depresīvas un negatīvās vainīga. Mēs visi nedaudz šajā esam vainīgi. Bet uz šo man ļoti patīk, ka man bija viena intervija ar tādu Gibovski, Daugavpilī populārs laikam personāžs, es tā saprotu. Un tad viņš pateica, ka mēs skatāmies pa vienu un to pašu logu, un tad viņš redz tikai puķis, un tad es redzu tikai sūdus. Tas ir tas cilvēks, kurš mēģināja filmēt to labo video, labo filmu par Daugavpili, jā. Un tad es uz to izdomāju, protams, tā kā mēnešiem ilgi domāju, ko lai atbildētu, bet es izdomāju arī foršu atbildi. Mēs skatāmies pa vienu un to pašu logu, jā, bet es arī redzu tās puķis, es arī redzu cik viss skaisti, bet man tie sūdi, es atvainojos, traucē redzēt un baudīt tās puķis. Līdz ar to tas, ka mēs, man liekas, iegrimstam negatīvajā. Vēlkam savādākas brilles katrs. Varbūt, bet... Man liekas, ka šeit ir saspart to, ka mēs konstatējam kaut kādu sliktu lietu, un tas ir tas dzinējs, kur mēs varam mainīties un tikt uz priekšu un attīstīties. Jo ja visi runās, cik skaisti прошлавись на настала лето, спасибо партии за это, un viss paliks tā kā bija, jo var ignorēt, viss traģiskākas lietas. Var braukt uz Baltkrieviju un skatīties, cik tur ir skaistas un tīras ielas, un neredzēt, ka tur nenormāli represīva mašīna, kas pret cilvēktiesībām. Un šis tas par to, kā varbūt konstatēt kaut kādas lietas, kas mums nepatīk, tas ir varbūt tāds arī viens no patriotisma un mīlestības pret savu zemi un valstīm, tāds paveids, kā mēs varam mīlēt savu valstī, redzēt un mainīt sliktas lietas. Laikam jau tie cilvēki, kuri bieži vien, klausās, redz mūsu viedokli, lasa to, ko mēs rakstam, vai viņi bieži vien uztver, ka mēs ienīstam mūsu pilsētu, ka mums viņi tur nepatīk un nepatīk iedzīvotāji. Manuprāt, tur ir gluži cits tās. Mēs ļoti, ļoti, ļoti mīlam savu dzimto pusi, un mēs vēlamies, lai viņa mainītos, lai viņa nestagnē, lai viņa ir jauna, lai viņa ir jaunas idejas, jo mums Daugavpilī, nezinu, vai tas ir slikti, bet tas iedzīvotāju īpatsvars ir tāds, kā ir. Tad ļoti lielas veco cilvēku īpatsvars, un arī, protams, ka viņi nostalģē pēc kaut kādiem veciem laikiem, veciem tikumiem un vienkārši pēc savas jaunības. Un tāpēc arī tā visa gaisotne mums te rodas tāda, kāda viņa ir ļoti, ļoti konservatīvā, ko mēs piemēram, ļoti gribētu mainīt. Kā tu redzi, kādi mēs esam, ja vari definēt 3 teikumus, kāda ir Daugavpils Latvijas un Eiropas kontekstā? Kāda ir pilsēta? Man priekš Daugavpils ir diagnoze. Man vienmēr, kad jautā, kas tur notiek tajā Daugavpilī, es vienmēr saku, ka mans mīļākais teiciens, ko es ienīstu no visas sirds, bet viņš tik ļoti, man liekas, piestāv Daugavpilī, viss nav tik viennozīmīgi. Un te ir vairāki slāņi, un nevar tā vienkārši šitā iedot kaut kādu vienu teikumu, vienu kaut kādu nokrāsu un pateikt, šādi ir tā Daugavpils. Nē, agrāk pirms dažiem gadiem man tā likās, ka viss ir slikti, viss ir melns, bet tad tu sāc ņemt slāni pa slānim nost, un tad tu saproti, ka nē, rekur aizstājas atvainojos sūda slāņa, rekur tur ir zelts, pēc tam hops, vēl viens sūda slānis, pēc tam hops, diamanti. Un tāda ir tā Daugavpils. Un Daugavpili pēc tā viena slāņa par Daugavpili nedrīkst spriest. Tā ir mana tā lieta, ko es piekopju ļoti sevi. Daugavpils ir ļoti neviennozīmīga pilsēta, šādi es teiktu. Un sarežģīta, un skaista, un forša, fantastiska. Mīlu. Jā. Tāda pierobežas kultūra, mēs esam tādi, kādi esam. Un ļoti sarežģīti ir ignorēt kaut kādas lietas, arī labas, arī sliktas šeit tā vietējā kontekstā. Jo viņi ir tik dziļi iemiesojusies tajā kultūra telpā, politikā, tajā vide, izglītībā, kultūra, cilvēku attiecības. Un, bieži vien kaut kādas lietas fantastiski patīk, un viņas liekas, ka reāli dimens ir pasaules kontekstā. Mēs varam dot
pasaulē fantastisks cilvēks, Rautkoelis, Benja Gūda, Žan-Žaks Šapiro, nezinu. Bet otrā puse mēs varam dot fantastiskus populistus Latvijas politikai. Jā, bet arī tā otra puse ir, kad cilvēki paliek, nezinu, kaut kāda likumsakarība. Es kaut kad arī biju vienā diskusijā teicis, ka Daugavpilī nav gēniju, jo visi, kas ir dzimuši un pēc tam tā kā arī starptautiski kaut kur atzīti gēniji, ir kādreiz aizbraukuši no Daugavpils. Dažādu apstākļu dēļ un ļoti bieži arī diezgan sliktu apstākļu dēļ, nezinu, vai tas būtu antisemītisms vai kaut kādas citas lietas. Jā. Manuprāt, Daugavpils no vienas puses ir unikāla, bet no otras puses viņa nav unikāla. Kaut kādi, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas tā kā pakļauti populismu vai arī, nezinu, atbalsta Krieviju, Ukrainas karā vai kaut ko, Rīgā ir ļoti, ļoti daudz tādu pašu, vienkārši kaut kādos Rīgas mikrorajonos, turbūt situācija varbūt ir daudz sliktāka. Vienkārši par Daugavpili es sataisīšu tādu klikbeitu stāstu, klikbeitu, nezinu, masu mēdī, kas vienkārši cilvēki redz, ka patērē. Tas arī labs piemērs. Es Twitterī uzrakstīju, ka es rakstīšu par Daugavpili, kaut kādus faktus, tagad esmu nedaudz paslinkojis, bet vispār tas mērķis bija dabūt kaut kādus, nezinu, 100 sekotājus gadu laikā, vienkārši gribēju attīstīt savu Twitteri, un es dabūju viņu vienas dienas laikā. Vienkārši interese par Daugavpili ir milzīga interese par šo te savādāko un savā ziņā ļoti tuvu, bet no otras puses nedaudz nesaprastu. Nu ko, Daugavpils eksotikas pētnieki. Ejam mūsu jaunām tēmām. Parunāsim par to, kas notiek mums. Mēs sagatavojam dažas tēmas, jautājumus, kas varbūt būtu interesanti mums šodien mazliet parunāt. Jā, Eiropas parlamenta vēlēšana konteksta, bet mēs varam iet dziļos ūdeņos, jebkura tēmā. Galvenais, lai mums ir ko teikt, jo tā runāšana, man liekas, ka ir ļoti svarīga, jo mēs varam refleksēt, definēt un verbalizēt kaut kādas lietas, kas gaisā ir, un pēc tam viņas, piemēram, mūsu darbā palīdz ļoti labi strādāt un saprast, ko mēs darām pareizi vai nepareizi, vai kas paliek tajā burbulī, kas mums nepatīk, ko mēs gribam mainīt, piemēram. Ok, es varu sakt, es vienkārši izvilkšu kaut kādu tēmu. Ceru, ka salasīs manu rokrakstu. Jā, es salasīšu tavu rokrakstu. Ok, mēs uzreiz dziļos ūdeņos. Bet šeit varam pafantazēt. Mums ir tāds jautājums padomāt, kāds ir tavs ideālais kandidāts EP vēlēšanām? Kāds ir ideālais Eiroparlamentārietis, vai ne? Nu jā. Ja tu man tā jautā, es laikam sākšu atbildēt. Manuprāt, ideāli kā tādu nav. Jā, un arī ar visiem tiem cilvēkiem, kuri tagad kandidē, katram varētu kaut ko atrast. Un ir kaut kādas lietas, kurām es nepiekristu, jā, bet esmu jau izvēlējies savu partiju un arī to cilvēku, par kuram es ievilkšu plusu. Manuprāt, jāsāk ar kaut kādām tādām globālākām lietām, jā, tad tomēr jāsaprot mūsu valsts virzības kurs, jā, ka cilvēks, tas, kurš Eiroparlamentā saprot, ka Latvija vispār pieder rietumu pasaules kultūrai, jā, un ir īpaši Eiroparlamenta kontekstā, jā, jo ir kaut kādas partijas, kuras saka, ka mums ir jāstājas laukā no Eiropas, ir kaut kādas, kuras ir eiroskeptiķi, jā, tad tomēr šis ir tāds tā kā primārais priekš manis, kurš ir jāsaprot, ka tās partijas, kuras atbalsta šo te virzību un lielāku integrēšanos Eiropas Savienībā, tas ir būtu tad primārs. Un tad jāskatās, jāiet cauri programmām, ko piedāvā, lai cilvēki vispār saprot, kā darbojas Eiropas parlaments, kā darbojas Eiropas komisija. Domāju, ka daudziem Eiroparlamentāriešiem un arī kandidātiem viņam vispār nav ne mazākās nojausmas. Un viņi iet ar kaut kādiem tādiem skaļiem lozungiem un iet tikai iešanas pēc. Kaut kā tā. Varbūt tāds garāk atbūt no manis. Kāds ir tavs ideāls? Tāds neeksistē. Jā. Es negribu, man ļoti nepatīk iet kategorijās what if, jo tas ir tā kā ļoti utopiski un ļoti, man liekas, neefektīvi. Ja runāt par to, kādam viņam būtu jābūt, godīgam, lai nezoga, lai atbalsta pilnīgi visas manas vērtības, pilnīgi visas manas intereses. Jā, te jau stāsts tā kā tavs ideālais. Bet tāds neeksistē. Un esmu diezgan tāds pesimistisks cilvēks, un es zinu, ka tāds arī nekad nebūs. Līdz ar to, ja mēs runājam par šī brīža kandidātiem un par partijām, tad
arī par to ideālo kandidātu, man liekas, tas ļoti forši parāda. Ir tas risinājums, gan jau zināt, LSM-ā tā partiju šķirotava, laikam šādi. Un tad pat tur, kad tev liekas, ka šī partija būs tā, par kuru es iestāšos, un tā, par kuru es balsošu, un tad tu paskaties, ka tev ir kaut kādi procenti, kas sakrīt pat ar pilnīgi tādām what the fuck partijām. Kad tur kaut kāda 5-2 vai cik. Starp citu, viņi vispār nepiedalījās. Prokrieviskās partijas tajā šķirotavā vispār nav. Vai nu viņi ir atteikušies, vai nu tas ir ar mērķi. Es tā pieļauju. Jo tu vari vienkārši nesniegt. Ukraina vai Krievija, un tur ir neitrālas. Tad es tur arī tādas atbildēs. Tur var tas spektrs diezgan plašs. Bet, piemēram, Rosļikova partija tur nav, man liekas, Saskaņa arī nav. Vismaz nebija tajā brīdī, kad es pildīju, tas bija pirms kaut kādas nedēļas. Nu, lūk, līdz ar to mana tā pozīcija, ka katra partija ir, pateikšu, rupji, jau paspējusi apdirsties. Pirms vēlēšanām pat tā partija, par kuru es ļoti iestājos, un šobrīd man ir tā skeptiski. Un līdz ar to šobrīd mans ideālais kandidāts un ideālā partija darbojās pēc principa, ka es no visiem ļaunumiem izvēlos vismazāko ļaunumu. Tā ir bieži. Un arī, bet kā ir tā jādzīvo? Tas ir ļoti bieži. Un būtībā es iestāšos un iešu vēlēt par to partiju. Bet varbūt tas nav slikti. Kurai būs vienkārši tā kā vairāk balsis, kurai būtu iespēja dabūt vairāk vietu, un lai vienkārši prokrieviskās partijas tiek pie mazāk vietu skaita. Šādi ir tā mana, bet nav tā, ka man patīk kaut kāda partija, nē. Es saku domāt vēl nevis priekšvēlēšanu perioda konteksta, ko viņi tur sola un stāsta un kā viņi tur programmas sarakstījušas. Bet par to, kā viņi strādā, piemēram, tur daudz cilvēku, kas strādā, vai ir Saeimas deputāti, un viņiem ir tā politiska pieredze kaut kāda. Kā viņi strādā, kad nav priekšvēlēšana kampaņa? Kā viņi ignorē vēstules no iedzīvotājiem, nevalstiskām organizācijām, ka viņi nespēja atbildēt uz jautājumiem, ka viņi nespēja pakomentēt par savu, izvēli balsošanas kārtībā, vai kā viņu privātajā sarunā un balsošanas rezultātu, kā viņi domas, ir pretēji atšķīras pilnība, un ka viņi nespēja to argumentēt diezgan tā intensīvi, un ka viņiem nav arī tas kultūras skaidrot, ko viņi dara Saeimā, piemēram, vai no Eiropas parlamenta. Ko viņi dara tas kadencijas laikā, kā viņi strādā, kā viņi pieņem lēmumus, ar kādiem cilvēkiem viņi sadarbojas. Jo, piemēram, tie cilvēki, kas ir Eiropas parlamenta, viņam ir diezgan foršs budžetiņš, kurš nav pakļauts tai kontrolē, birojām, kur viņi varētu strādāt, stāstīt. Un zinot to, cik tā diezgan vāja, man liekas, ir tā demokrātijas, politiskā pratība šeit reģionā, īpaši mēs runājam par Latgali, bet Latvijas kontekstā arī un Baltijas kontekstā. Cik cilvēki nav baigi iesaistīti tādos petīciju vakšanu, savākšanu, tur Eiropas kaut kādu priekšlikumu gatavošanai un baigi nezinu, kā strādā Eiropas parlaments. Mēs esam ļoti aktīvi komentāros, bet ar to visu mūsu politiskā vai kāda sociālā iesaiste arī beidzas bieži vien. Jā, bet redzot, ka viņi neizmanto to iespēju stāstīt savu darba laikā un savu, strādājot, ka viņi to nekomunicē un neskaidro, man liekas, ka tas jau man nav tāds ideālais variants, jo var darīt foršas lietas un nespēt izstāstīt skaidrā valoda, kas notiek pasaulē, kas notiek Eiropā, kas notiek Latvijā, kas notiek Daugavpilī. Un sanāk kaut kāds burblis, un pēc tam tu nevari saprast, kāpēc cilvēks intervijā, piemēram, stāsta vienu un balso par citu, un tad tāds error. Man pat vēl šajās vēlēšanās ir tāds, arī diezgan daudziem runājis, ka daudz cilvēku vēl nezin, par ko balsos. Un šajās vēlēšanās tīpaši tas ir izteikts, ka ļoti daudz vēlētāji vēl nav izlēmuši. Es domāju, ka es paņemšu nākamo jautājumu. Tas ir tas. Kaut kur tur mums būs tā dinamika. Jā. Arī tāds diezgan garš. Jā, parasti ir tā, ka jo garāks ir jautājums, jo īsāks ir atbildes. Jā, bet mēģināsim arī šo izvērst. Kas ir mainījies Latvijā no tā brīža, ka mēs vairs nevaram debatēs
runāt un debatēt, vispār debates vadīt krieviski, tas ir viens. Un otrs, ka, cik es saprotu, jau ir izgājuši mūsu parlamentā Saeimā balsojums pirmajā lasījumā, cik es saprotu, jā, neesmu tik advancēts, bet manuprāt, jā, par to, ka debates vispār ir pielīdzinātas un grib pielīdzināt agitācijai. Jā, bija, nezinu, vai jūs skatījāties, bija ļoti skatījāties, jā, kas notiek Latvijā, jā, tad ar Domburu kungu, jā, tad debates, jā, tad no vienas puses, jā, mēs varam saprast, ka tomēr krievu valoda, tas ir ierakstīts arī mūsu valsts atversmē, ka jāaizstāv latviešu valodu un kas ir vispār mūsu Latvijas valsts, tā kā kāpēc viņa pastāv, jā, tad un visu mēs uz turieni ejam, jā, bet tas jautājums, tā būtība bija tāda, ka kāpēc 22. gadā, kad bija Saeimas vēlēšanas, visi, ne visi, bet lielākoties diskutēja krievu valodā, jā, tad bija diskusijas, jā, tad bija Latvijas televīzijā, un tagad, bet jau ir sācies karš, jā, bet tagad tā situācija ir mainījusies. Un arī mēs redzam, ka mūsu politiskie procesi diezgan ātri viss mainās, jā, un mēs ļoti strauji tāda ejam uz kaut kādu, nezinu, Ungārijas variantu vai Polijas, kas bija pirms tam, jā, tad labi, ka Polija ir izslimojusi ar šo te konservatīvus uz kādu brīdi, jā, bet kādas jūsu domas, vai ir jāaizliedz, vai ir pirmkārt jāpielīdzina agitācija, kā jūs domājat, vai tas ir viens un tas pats, vai debatas ir agitācija? Kāds ir jūsu domas un arī par krievu valodu? Jo mums visiem dzimtā ir krievu valoda. No, jā. Jā? Jā. Okay. Man rodas tikai viens jautājums vēl šobrīd tajā kontekstā. Kāpēc privāti mediji neizmanto šo iespēju organizēt tas partiju debatēs? Jā. Viņi pat var pelnīt tajā, jo tā ir apmaksāta dalība visdrīzāk, publiski mediji. Nevēlas, jo šeit ir tas par to, ka visdrīzāk tā sabiedriskie. Jā, sabiedriskie mediji. Jo visdrīzāk, sabiedrisko mediju kapacitāte un politika ir tāda, kāda ir, bet mums tāpat, kur ir tā kapacitāte tajos privātajos medijos, privātajās nevalstiskas organizācijas un privātajos kaut kādas iestādes, kur var notikt jebkas. Vienkārši, ja ir nepieciešami, tad viņa var rasties. Un šeit liels jautājums, vai mēs atdevām visu, nezinu, to valsts komunikāciju un svarīgākus procesus publiskiem mēdījiem un nesagaidām neko un citus viedokļus un citas domas un citus formātus. Kā jūs uzskatāt, ir jābūt debatēm krievu valodā? Kaut kurā mēdījā? Mans viedoklis ir tāds, ka sabiedriskajā mēdījā ir vieta tikai latviešu valodai. Bet par ko arī bija rādījuma, ka sabiedriskā mēdījā ir atrunāts, ka viņiem ir jāizstāv un arī jārada saturs mazākumtautībām. Jā, bet tu man jautā manu viedokli, es tev stāstu manu viedokli. Tātad, tas ir, kas attiecās uz sabiedriskajām mēdījām. Te es piekrītu, bet tas ir tāds koks ar diviem galiem. Mums Latvijā ļoti patīk nevis risināt, bet jau te kā uzreiz nonākt pie sekām. Bet mēs ļoti bieži aizmirstam par to, ka pirms notika kaut kādas sekas, bija vairāki soļi. Tas ir līdzīgi, vai tagad aizliedzam mazākumtautību skolas, būs tikai latviešu skolas. Es esmu ar abām rokām par, bet vai arī tajā pašā brīdī atgriezīsimies 5 soļus atpakaļ un padarīsim, piemēram, skolotāju profesiju seksīgāku, lai nāk vairāk skolotāji, kas māca kvalitatīvi forši apmācīt. Lai vispār skolotāju profesija ir pievilcīga jauniešiem. Jā. Tā ir tā lieta. Viens interesants fakts arī par latviešu valodas. Jūs zināt, cik Latvijā pabeidza latviešu valodas? Es kaut kur esmu arī minējis 6 cilvēki pagājušajā gadā ir absolvējuši, kuri varētu mācīt latviešu valodas. Un tāpēc arī es saku, tas ir koks ar diviem galiem. Un līdzīgi arī par sabiedrisko mēdīju. Goda vārds, es negribu teikt neko sliktu, bet man liekas, tas krievu saturs, teiksim, tajā pašā krievu LSM-ā, viņš ir diezgan švaks. Ja manai omei ir iespēja pieslēgties kaut kur ar VPN, paskatīties kaut kādu citu kaut kādu kanālu, tie paši tur LTV un vēl kaut kas, kā variants. Jā. Vai paskatīties kaut ko YouTube vai es nezinu, TikTokā pasēdēt, protams, tā vienmēr būs tā izvēle. Es vēl pateiktu, ka varbūt lielāka ietekme būtu radio formātam, bet ja
mēs runājam par televīzijas debatēm, tad es uzskatu, ka tas ir absolūti sekls jautājums, jo vienkārši, manuprāt, krievalodīgie nepatērē šo informācijas veidu. Un tie, kas patērē, viņi absolūti bez problēmām var skatīties šo visu latviešu valodā. Es neredzu tur nekādu problēmu. Papildinot to, ko pateica Jorens, tas, kas mani vienmēr ļoti mulsina, teiksim, tie paši SIF finansējumi. Sabiedrisko integrāciju fonds, kur ir ļoti strikti atrunāts, ka mēdī krievu valodā nevar saņemt SIF finansējumu, SIF-MAF finansējumu, kas ir patiesībā diezgan liela problēma. Un viņiem ir arī kategorija, kas iet uz Latgali, tā kā viņi dod finansējumu uz Latgali, nu davai taisam, lai krievvalodīgie mēdī, tā kā privātie mēdī, lai viņi vairāk un straujāk attīstās, taisam tās diskusijas tur, jo būsim godīgi, teiksim, to pašu Delfu saturs, TVNet saturs, tieši tā kā krievu nodaļu ir vairāk kārt kvalitatīvāks nekā tas pats RusLSM saturs. Tad davai vienkārši atvēlēsim lielāku finansējumu privātajiem mēdījiem, lai viņi konkursa kārtībā tiek pie finansējuma un taisa pie sevis debates un lai cilvēki tur izpaužās. Un tad sanāk tā kā ļoti forši un ļoti skaisti, bet sabiedriskos mēdījus liekam mierā, lai viss ir latviešu valodā, jo krievalodīgie tos tāpat neskatās, manuprāt. Es vienkārši redzu to aktivitāti gan arī sociālajos tīklos, kas notiek LSM-ā un RusLSM-ā. Bet īsumā atbildot uz jautājumu, vai aģitācija, kas tur tas pareizi? Tiek pielīdzināta aģitācija, debatas tiek pielīdzināta. Nē, noteikti nav. Es šeit absolūti jāpiekrītu. Tas ir pirmā lieta. Otra lieta, vispār jautājums pēdējos mēnešus un gadus par to, kā strādā publiski mediji Latvijā. Un vai drīkst eksistēt šāda situācija, kā piemēram Latgalē vai Daugavpilī eksistē studijas, ja ir tie daži cilvēki, kas strādā un viņu saturs ir naidaru un veicinoši. Un viņi visu laiku ir jāpārbauda arī tam Rambudiem par to, ka tur saturs ir ļoti divains. Tā ir otra lieta. Vispār, kas notiek ar publiskiem mēdījiem Latvijā, tas ir pirmais jautājums, un viņš šeit vienkārši parādījies diezgan skaidri un ātri. Man ļoti patīk tā prezidenta ideja par to, ka viņš varētu notikt latviski, bet ar, piemēram, tulkojumu krievu valodā. Ja jums eksistē un jums jārāda saturu, radiet to saturu. Un šeit vēl viena lieta, par ko man visu laiku liekas, ka tā ir problēma, ka Latvija ir ļoti polarizēta valsts. Man viņa ļoti ir līdzīga Kiprai sadalītē uz divām pusēm. Ļoti polarizētas kopienas, kur pat uzņēmēji darbība Rīga tur, uz manikīru meitene aizies visdrīzāk pie krievvalodīgas meitenes uz manikīru. Ļoti polarizēta tā ziņa. Un mēdī ir polarizēti. Delfijam atšķiras saturs, LSM-am atšķiras saturs, krievu un latviešu versija. Viņi dažādās. Arī, ko grib aizliegt. Nevis aizliegt, bet atrunāt likumā to, ka nav jārada oriģināls saturs, bet jādublē principā. Jā, un tie toņi ir ļoti dažādi tajos medijos, un es arī atcerējos skaties pirms Saeimam tas debates gan, man liekas, ka Latvijas radio un tad LTV, ka latvieski un krieviskie, Latvijas radio 4, un tur arī parādās tā, kā viņi strādā uz ļoti dažādām auditorijām, un tur tie narratīvi ļoti atšķiras. Un sanāk, ka tas arī neveicina to integrāciju, kā tā iespēja, ka to, tā varbūt nav tik slikta tā divkopienu sabiedrība, kā to, piemēram, tie paši politiķi izmanto to divkopienu sabiedrību. Viņi gan izmanto, kad arī rāda. Arī rāda, jā. Un ja šeit, piemēram, debats notikt latviski un būtu tulkojums, ir ok. Bet galvenā problēma, lai tas saturs būtu līdzīgs dažādām kopienām. Ja man liekas, ka ir svarīgi skatīties uz Latviju kā vienotu kontekstu, kur tie procesi ir gan problēmas, gan labas ziņas, gan izaicinājumi. Viņi ir līdzīgi visiem, viņi nav atrauti. Rīgas apkaimes vai Daugavpils nav atrauta no Liepājas konteksta, piemēram. Es domāju, ka mēs ar šo jautājumu gribam kaut ko piebilst. Jā, es ļoti ātri. Es vienkārši tā kā mēs vienmēr visās diskusijās nonākam līdz sekām. Un arī tas, ko tu pateici, tās arī ir vienkārši sekas tam, ka nav izdarīti kaut kādi konkrēti soļi. Un vārds integrācija par šiem, es teiktu, 2 gadiem man vēl gribas no tā vārda. Goda vārds. Tā kā cilvēki nav aitas, lai viņu vienkārši tā kā paņemtu šitā un vienkārši fiziski vardarbīgi integrētu. Man patīk teiciens, ka integrācija ir raitāk, ja tu esi mīļi gaidīts.
Tur tas no visām pusēm strādā. Nu, tas arī tāds koks ar diviem galiem. Bet, viss nav tik viennozīmīgi. Viss nav tik viennozīmīgi. Nu, redzi, es taču saku, ka šis ir par Daugavpili un par Latgali. Nē, šeit par tiem mēdījiem. Bet jā, ja mēs runājam par mēdījiem, tad skatāmies arī saturu un ko dara tie krievvalodīgie mēdīji Latvijā. Ja mēs runājam par debatēm, skatāmies, kādā kvalitātē notiek tās debates. Ja mēs runājam par kaut kādām pirmsvēlēšanu agitācijām, skatāmies, ko un kurš dara. Un, mēs dzīvojam demokrātijā galu galā, bet vai kaut kā bišķiņu galvu pieslēgt un runāt ne tikai par to, vai kā mēs te esam attapušies, un ko mēs darīsim ar šo, bet labojam kļūdas, lai nākotnē mēs neattaptos tur, kur mēs esam šobrīd. Tas ir viss no manis. Paldies! Izvēlējies nākamo jautājumu. Tā, kāpēc vecākā paudze daudz aktīvāk nāk vēlēt? Nāk vēlēt. Ar manu kreiso loku rakstīts. Es varu īsāk atbildēt. Man ļoti īsi atbildē. Viņiem nav ko darīt. Varbūt stereotipi, bet reāli. Viņiem ir pensijas, viņi ir pensijā, sāksim ar to. Un viņi ir mazāk nodarbināti, ļoti daudziem tur nav hobiju, kuriem ir hobiji, tas neaizņem baigi daudz laika. Otrkārt, viņiem tā komūna kā tāda attīstīta arī daudz vairāk. Paskatāmies, pie katras mājas sēž omītes, un viņas savā starpā klačojās, runājās, to starp arī par politiku. Tā ir otrā lieta, un trešā lieta, šī paudze ir vairāk pakļauta dezinformācijai, propagandai un visam pārējiem, jo viņi fiziski vairāk laika pavada pie mēdījiem. Vismaz līdz tam pavadīja pie skatoties teļuku, un līdz ar to es teiktu, ka viņi ir vairāk politiski nekā, piemēram, jaunieši. Viņi zina vairāk par politiku, tā kā fiziski vairāk viņi zina, cits aspekts, ko viņi zina, kādas ir viņu zināšanas, bet informācijas apjoms viņiem ir daudz lielāks nekā jauniešiem. Līdz ar to viņi ir daudz aktīvāki un viņi daudz, man liekas, agresīvāk arī pauž, nevis agresīvāk pauž savu viedokli, viņus daudz grūtāk pārliecināt, ka melns nav balts un otrādi. Jo, man liekas, arī es piekrītu, ka viņi ir vairāk sociāli ietekmēti no pašvaldības vai valsts institūcijas visām tām sociālām garantiem. Mums ļoti liela sociāla slodze. Un ja tu esi, 30-gadīgais uzņēmējs, tev, protams, kādās iespējas un atkarības no kaut kādas valsts vai pašvaldības lietām ir krietni mazāka, jo tu mazāk saistīts ar tām visām valsts un pašvaldības institūcijām nekā seniori. Un tur man liekas, ka tas trešais ceļš, kur tie seniori, viņiem liekas, ka viņi baigi sociālā valstī dzīvo, un tad tas viss par to slodzi paliek. Un vēl cita lieta. Programmas, kur jaunāka paudze vai jaunie uzņēmēji. Taisīsim podcastu, kur mēs apspriedīsim programmas. Man liekas, ka tas būtu forši izdarīt to. Jā, bet galvenais tā lieta, ka kur parādās tie jaunieši. Ja jaunietis nav uzrunāts, uzrunāt ar outreach ir sarežģīta lieta, bet ja viņš nav pat pieminēts tajā programmā vai viņš nav nekāda primāra mērķa auditorija, man liekas, to vislabāk rāda tieši pašvaldības vēlēšanas, kur viņi pat nemēģina kaut kā veidot sarunu ar paudzi zem 30 kā būs, tad būs mamačkas no visām grupām seniori un aiziet. Mamački Daugavpils un One Love. Jā. Tā ir tevi arī nobanoja tur, vai ne? Pagaidām, nē, bet es domāju, ka esmu ceļā uz turieni, bet es varbūt neesmu tā primārā Amerika auditorija. Lūk, bet pirmkārt ir jāpasaka, ka tas ir forši, ka cilvēki organizēs, ka cilvēki apspriež problēmas, par ko mēs arī runājām iepriekš. Visas šīs te grupas, kuras ir aktīvas, kuri risina kaut kādas problēmas, jā, tas ir forši, bet cits jautājums, vai pašvaldības vadītājiem ir jākomentē grupām Mamački Daugavpils. Varbūt tas ir ok. Priekš man tas ir interesanti. Ko? Piemēram, Mamački Daugavpils ir kaut kāda problēma. Mūsu Daugavpils pilsētas mērs tur aktīvi ir. Ko tu stāsti? Nē, tā ir. Arī ir auditorija. Nē, es saku, tas nav slikti. Varbūt tas nav slikti, bet Mamački Daugavpils, tu esi tajā grupā, ne? Es nezinu. Tā ir lielākā un aktīvākā Daugavpils grupa, jā, kas ir forši, jā, kad sākotnēji tika radīts priekš kaut kādas problēmas apspriedot mammām, jā, kas arī ir ļoti, ļoti aktīvs vēlētājs, jā, un tāpēc mums ir runājot, jā, par dzimumu atšķirībām, mums daudz vairāk nāk vēlēt sievietes,
vīrietis, jā, un bieži vien viņi izvēlas tādu fiziski harizmatiskus, pārliecinošus vīriešus, jā, tāpēc Mamučka Daugavpils ir ļoti, ļoti liela tā vieta, kur rodas balsis, jā. Mūsu kandidātiem un partijām tāds aicinājums, jūs varat tur arī iestāties, tā vēl paspēt Mamučku grupas un tur vēl pakomunicēt ar viņiem. Es domāju, ka viņi visi noteikti. Nē. Lūk, un arī nedaudz atbildot uz šo jautājumu. Tas nav slikti, ka viņi nāk vēlēt. Tas ir ļoti, ļoti labi. Un viņiem ir, un jo vairāk, jo labāk. Cits jautājums, kāpēc jaunieši varbūt neiet. Tur ir problēma. Šeit varbūt tās problēmas nav tik liela. Jā, bet... Vēl tāda lieta, ko ļoti sarežģīti. Mums nav datu statistikas, cik balso pa vecuma grupām. Un tas ir primārais jautājums, jo ir tas programmas un motivācijas jaunietis. Ej vēlēt, vai vēlēt no 16 gadiem. Nu, visādas šādas kampaņas, bet nav statistikas. Nav iespējams pārbaudīt, cik jaunieši gāja 10 gadus atpakaļ. Ko nozīmē vēlēt no 16 gadiem? No, ir tādas vēl, piemēram, iniciatīvas, kur vēlēt no 16 gadiem, piemēram, pašvaldība. Igaunija ir, ja nemaldos, Igaunija pašvaldības vēlēšanas ir no 16 gadiem. Nekādā gadījumā. Kāpēc? Nē, tas cits jautājums vispār, bet tā kā piemēram. Es būtu, ja man būtu jāpasaka jā vai ne, es būtu par. Bet nedrīkst spriest pēc sevis. Parunāties ar dažiem jauniešiem, 16 gados, tu esi pilnībā atkarīgs no vecāka. Un, ja tev es atvainojos, vecāks, tur zini, tēvs vai mamma ir vatņiki, tādi konkrēti. Bet viņiem arī ir, mēs, kā jau tu pareizi teici, mēs dzīvojam demokrātijā, viņiem arī ir viedoklis. Jo vēlāk balsos, jo labāk būs. Es piedāvāju palielināt šito līmeni. Ir kontrarguments. No 60 gadiem. Daugavpilī mēs skatāmies uz jauniešiem reāli līdz 19 gadiem, kamēr viņi pabeidz skolu. Un, principā, visaktīvāki politiski, vispār aktīvāki, viņi, principā, aizbrauc. Un, ja viņiem varbūt, piemēram, kopumā, es varbūt neesmu arī pār, bet kopumā, ja skaties uz Latvijas kontekstu, ja ļaut jauniešiem vismaz pašvaldības vēlēšanas balsot no 16 gadiem, tad varbūt viņi pamanīs kaut kādu tādu, pievilcīgāku attieksmi priekš sevis, izmaiņas, attīstību un iespējas dzīvot tajā vietā, kur viņi paliek. Vai politiski iesaistīties. Ja viņi aizbrauks 18 ir ļoti fantastiski jaunieši 16 gados. Ir ļoti daudz, ļoti gaiši jaunieši. Bet redz, kamēr no statistikas... Bet viņu likteni izšķir, diemžēl, tas ir tas par Brexitu. Jā, ir tāda doma, varbūt bauma par to, ja Brexits vēlēšanas notiktu pāris gadus vēlāk, tā novēcot paudze, kas bišku tur vēl nepadzīvot, tad tā proporcija ar tiem 50% būtu varbūt savādāka. Ja? Un kā seniori, kā reāli lemj par to. Jā, bet 18 gados vismaz, kāpēc tieši no 18 gadiem? Es pat teiktu, ka vispār no 19 gadiem vajadzētu. Jo tas ir brīdis, kad tu... potenciāli izvācies no savu vecāku mājām, kad tu sāc pelnīt pats naudu, kad tu saproti, kā darbojās ekonomika, kā darbojās visādi sociālie... No 13 gadiem cik ir daudz darbā grāmatiņā un ļoti daudz strādā. Šis arī, bet tas ir kārtējais blablabla. Mēs atkal skatāmies uz tiem pozitīviem piemēriem, kamēr nav statistika, cik reāli daudz 16-gadīgie daugavpilieši darbojās. Tā kā strādā un saņem oficiālo atalgojumu. Man neliekas, ka tas ir vairākums. Vai šīs divas lietas ir jāsaistīt, cilvēks strādā, vai viņš drīkst balsot? Protams, tāpēc, ka tev kaut nedaudz jāsaprot, kā tu 16 gados atvainojies. Man nesen bija diskusija ar vienu jaunieti, kurš saka, ka cenas ir palielinājušās. Es viņam saku, kā cenas palielinājušās? Tieši kādā veidā tu to pamanīji? Cik tu maksā par apkuri? Nezinu. Loģiski, ka tu nezini, jo tu nemaksā. Kāda algas zemes? Kāda tev ir alga? Nav alga. Kā? Ok, ko tu pērc veikalā? Kas tev garšo? Man garšo makaroni. Cik maksāja tavi makaroni agrāk un cik maksā tavi makaroni tagad? Nezinu. Un par to ir stāsts, kamēr tu pats nepelni, kamēr tu pats nemaksā par komunālajiem, par īri, kamēr tu pats nestudē, nestrādā, kamēr tu neesi tur bezdarbniekos, vēl kaut ko nemaksā tos nodokļus. Nē, kāpēc? Bet lai tu vismaz varētu pagaršot šito visu, jo viss, kas ir
viss, kas notiek tajā brīdī, kad tu dzīvo ar vecākiem, es uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi vecāku ietekmē. Protams, es neapkopoju, bet... Es nezinu, ir kaut kādi statistikas dati, ka, piemēram, kaut kur Dienvidu Eiropā jaunieši dzīvo līdz kaut kādiem 30 plus, un tas ir vidējs. Jā, un, piemēram, Itālijā tas ir normāla praksa, kad cilvēki tā kā abas vai arī pat vairākas paudzes dzīvo kopā. Runājot par vēlēšanām, manuprāt, mēs aizmirstam, kas vēlēšanas ir. Mēs vienkārši tas ir tas process, kad mēs izvēlamies savu pārstāvi, lai viņš mūsu intereses varētu pārstāvēt kaut kādā augstākā līmenī. Jā, tad vai no parlamentā, vai šajā gadījumā Eiroparlamenta vēlēšanās. Te mēs laikam nepiekritīsimies. Otram es palikšu pie 16. Iešu tālāk. Tas ļoti saistīts jautājums. Jo te tu saki, principā viņi nevar... Kā nevar vēlēt, jo viņam nav kaut kādas pamatzināšanas par to, kā ir uzbūvēta pasaulē un kā viņa funkcionē. Un jautājums ir tāds, kā var veicināt politisko pratību, tostarp arī jauniešiem? Runāt vienkāršākā valodā. Ieiet politikā, un atkal mēs runājam, kad tu dzīvoji tur 16 gadu, piemēram, līdz 18 gadiem, teiksim, tu tur dzīvo ar mammu, un tu dzirdi tikai tur tas ir slikts, tas ir slikts, tas ir slikts, tas ir slikts. Bet par politiku, tu neesi statistika. Man arī nav statistikas, bet es fantazējot. Un tev nav nekādas izpratnes par politiku vispār kā par tādu. Un ieiet tajā visā, tas ir brauc vilciens, un tev vienkārši viņš neapstājās uz tavu peronu, tev vienkārši vajag tur ieskriet un ieņemt vietu. Tas ir ļoti sarežģīti, un tu pat nesaproti, no kura gala sākt un vispār ko darīt. Līdz ar to skaidrošana jāiegulda nauda, lai skaidrotu procesus. Tas, kas ir skaidrs un pašsaprotams vienam, un to mēs Latvijā ļoti bieži aizmirstam, tas var būt absolūti neskaidrs un nesaprotams citam cilvēkam. Un jāiet pēc mērķa, ka mums jārunā un jāskaidro tik vienkāršā valodā, tik vienkāršām definīcijām, lai to saprot absolūti visi. Un lai tev ir bez mazvai tāda tā kā rokas grāmata vai vietne, kur tu vari ienākt un apskatīties. Tātad, bez mazvai tā kā vēstures grāmata, bet kaut kādā foršā veidā. Tā kā šīs ir tā, šīs ir tā, šīs ir tā. Līdzīgi arī, piemēram, kā darbojās atkal tā partiju šķirotava. Fantastisks mūsdienām atbilstošs risinājums. Tu vienkārši testa veidā īsumā, tāpēc, ka gan mileniāļiem, gan Z paudzei viņiem smadzenes darbojās bišķiņ citādāk. Viņi nespēja uztvert, labi, mileniāļi vēl var, bet viņi nespēja uztvert tik lielu un koncentrētu informācijas apjomu. Viņi vienkārši smadzenes tā nedarbojās. Līdz ar to jāmeklē kaut kādi risinājumi, nevis vajag iet ar to jāiem zirdziņu, ar kuru 90. Dzirdu, ka tu mēģini kādam uzkrināt birkas. Es uzreiz pateicu, ka man septīja birkas. Stāsts par to, manuprāt, ir jāatstāj tā kā, un arī mēs nevaram apkopot, ka visi miljoni ir šitādi, ka visi Z paudze ir šādi. Man ļoti labs viedoklis. Bet ir statistika. Šeit gan ir statistika. Bet tā statistikas paliek kaut kāds viens cilvēks, kurš varbūt ir ārpus šīs statistikas. Protams, tāpēc saku, es visus neapkopoju. Man ļoti patika arī nesen skatījos Jūras Kažokas interviju, kur viņa teica, ka ir jāvairās no cilvēkiem, kuri māk raksturot visu sabiedrību. Jā, jo viņiem ir ļoti, ļoti liela tendence visu vienkāršot. Manuprāt. Bet, manuprāt, viss ir ļoti, ļoti daudz krāsaināks, daudz sarežģītāks. Jā, es domāju, tev tomēr ir kaut kāda sava specifiska izglītība, jā, un arī tomēr mārketings, jā? Nē, žurnālistika. Tas žurnālistika, jā, bet tu darbojies mārketingā. Jā, un arī tāpēc šis skatījums varbūt ir aizgājis no turienes, ka, tomēr, jāvienkāršo savu mērķa auditoriju. Un tāpēc jādomā par saturu, kam tu patērē, kam tu viņu sniedz. Varbūt tas ir ar to saistīts, jā, bet tas jautājums bija... Kā veicināt politisko prātību? Kā veicināt vienkārši arī, es tiešām piekrītu tev, ka ir jārunā daudz vienkāršākā valodā. Vispār jāsaprot, kas ir vēlēšanas. Kāpēc ir, no kurienes aizgāja vēlēšanas? Vienkārši no senās pasaules, tā, kad cilvēki savācās kopā un viņi kaut ko lēma. To pilsoņu skaits bija tik liels, ka vairs nevarēja sapulcināt viņus visus, tāpēc izdomāja kandidātu, pārstāvju sistēmu, ka tu vienkārši izvēlies cilvēku, kurš tavā vietā aizstāvēt kaut kādas tavas intereses, tavas vērtības, un tieši šīs vēlēšanas ir šīs procesi, jo daudziem
joprojām nav skaidrs šis te, man liekas, primārais tāds vienkāršākais, kāpēc vispār notiek vēlēšanas, ja? Kāpēc mēs izvēlamies savu pārstāvi, kāpēc mēs izvēlamies to vai citu, ja? Jo dažiem tas liekas, ka mēs vienkārši pret kaut kādu sistēmu, ka mēs balsojam tur, nezinu, pret, mēs atbalstam tur stabilitāti, tāpēc, ka viņi ir. Vai protesta pēc? Atgalē ļoti bieži vien. Tev bija labs teiks, jā? Ko tu kādreiz stāstīji par to, ka vēlēšanas, pastāst par to, ka... Mums arī pētījumā parādās, ka cilvēki bieži vien Latgalē definē savu dalību vēlēšanas kā protestu. Nevis kā demokratisku procesu, ka viņi izvēlēs sev pārstāvu, kur pārstāvēs viņu intereses un vērtības, kā tu minēji, bet ka viņi protestē pret, nezinu, tur, kā viņi saka, nācīkiem, krieviem, vēl kaut ko un tā tālāk. Bet arī ir pozīcija. Jā. Un tā ir tas, ko arī tu teici, un tas, ko es teicu, un aizstāvot arī sevi un savu uzskatu. To pašu, ja tu saki, ka es tur lieku birkas, tur mileniāļi, vēl kaut kas. Burvīgs piemērs Rosļikova partija un stabilitātei. Kā viņi startēja Saeimas vēlēšanās un kāpēc viņam tā sanāca, jo viņi tieši seko tendencēm pat tik primitīvā lieta kā TikToks. Burvīgi, maliči. No reklāmas viedokļa, tāpēc, ka auditorija, mūsdienu auditorija un vispār auditorija šobrīd ir pieradusi patērēt informāciju. Tieši šādi viņi runā super primitīvā valodā, kaut kādas sarežģītas lietas jaucot ar populismu, un tāpēc viņam arī viss izdodas, jo politika ir tā pati reklāma. Tev jāmāk strādāt ar savu auditoriju. Un ja tu ilgi stāstīsi par visām tām vēsturiskajām lietām un par globālajām, Bet es gribu pateikt, ka man liekas, ka ja politisko pratību attīstīs nosacīti Rosļikova partijas, un mēs tāpat balsosim tikai par populistiem un visādam divainām organizācijām. Jā, tas ir tieši nekāmais jautājums, bet tās par to, ka man liekas, ka tā politiskā prātība, tas arī skanēs varbūt diezgan primitīvi, bet viņa saka, kā skola, ģimene un pagalma, kur tu zini, ka tev ir, tiesības pateikt viedokli, tev ir tiesības mainīt, to nezinu, tavas kapnēs spuldzīti, pamainīt kaut kādu, tur vai rokturīt, kas ir nolaustā. Bet nevis jāgaida, kā pašvaldība to izdarīs, vai tas ir valstīm to ir jāizdara, vai jāraksta Andrejam Elksniņam, kā man kaut kā zāriņš kaut kāds nokritīs pēc vētras. Tas ir smieklīgi, un man liekas, ka šeit sakas tā demokrātijas kultūra un tā līdzdalība, jo mēs nezinām, kurš par ko atbild. Bet nekāda gadījumā pašvaldība, kā reāli kopumā, man liekas, ka neatbild par to, ja tev tur kāds krūmiņš pēc vētras maziņš nogazas, nevar viņu pacelt. Ja tas no mamačkam, kur tur diezgan jaunie cilvēki raksta pašvaldībai, ka jānoņem kaut kā, paņemt sloti, tur 2 kvadrātmetri, nav tur nekas sarežģīts. Bet šeit tāda visu laiku gaidīšana no pašvaldības, no valsts, un visdrīzāk arī tādas... Patērnieciski tāda attieksme, pat tur visi parādā. Eksistē skolas parlamenti, eksistē balsošana, tu nezinu, klases ietvaros, ģimenes ietvaros, kaut kāda izvēle. Tur ir tas tas, ko mēs nesaprotam, kā strādā pati sistēma. Vispār, ka tev ir tiesības, kā tavam balsīm ir kaut kāda, vieta šai pasaulē. Tu vari lemt vismaz ar tavu domu un tavu definēt to ideju, kaut ko lemt un mainīt. Pat ģimenes kontekstā. Es atceros, mums bija kaut kāds pasākums domnīca. Man liekas, ka nebija nekā baigi wow efekta, un tur atnāca viena meitene. Viņi kaut kur 30, un viņa piedalīs un beigās atnāca un pateica, man ir tāds sajūta, ka man pirmo reizi pajautāja manu viedokli par kaut ko. Un tad viņa saka stāstīt par to, ka ģimene tur visu izvēlēs tur tevs vai mātē, tad viņa bija, cik sapratu, diezgan toksiskas kaut kādas attiecības, un viņa bija pakļauta kaut kādām citam spēkam visu laiku. Un šeit viņa atnāca uz domnīcu un neko negaidot, un viņa bija tāda, kaut kā salauz barjeras, un viņa saka, es nevaru saprast, kā tā var un kā es dzīvoju, ka nerunāt, nestāstot par to, kas man sap un ko es domāju. Protams, ka varbūt tas ir tāds mazliet hiperbolizēts piemērs, un protams, nebija varbūt tik trāki, bet tas par to sajūtu, vai mums ir sajūta, ka mēs varam izteikt savu viedokli arī balsojot un mainīt kaut ko. Bet tā ir arī bišķi tāda upura pozīcija, kas ir ļoti ērta un ļoti izdevīga. Tā kā es neko neteikšu, ja man neviens neko neprasa.
Tas ir arī tas, kā valsts sākās ar tevi. Tas ir līdzīgi, tas ir būtībā tas, ko dara un ko propagandē cita Daugavpils tā biedrība ar visām tām kaimiņošanām un visu pārējo, kas ir tā kā fantastiski. Valsts, pilsēta, tavs pagalms, tava ģimene sākās ar tevi. Un tie, kas sēž un saka, man neviens nepajautāja, kāpēc, lai tev kāds jautātu, ja tu pat nepacēli roku, lai kaut ko pateiktu. Un tā ir tā līdzdalība, tā ir tā aktivitāte un vispārējais. Un cilvēki vienkārši gaida, un arī no politiķiem viņi sagaida to pašu, tā kā, ka viņi izdarīs visu viņu vietā. Bet arī izskatās, ka bieži vien Saeimas debates izskatās arī pēc līdzīgas sistēma, kā man neko nejautā, es neko neteikšu. Nu, viņi izskatās ļoti līdzīgi, ka mūsu sabiedrība. Viņi arī daļa mūsu sabiedrības. Jā. Bet viņi izskatās ļoti līdzīgi tam, kā priekš kām izteikt savu viedokli. Man liekas, ka tur tieši otrādi. Tur ir tā, ka es neko neteikšu, kamēr man neuzprasīs. Nevis tā kā nepasaukšu uz trībīni. Jā, nepasaukšu uz trībīni. Jā, tur, man liekas, ir bišķiņ citādāk. Un tad viņi šo arī forši izmanto. Jā. Un kāpēc statistiski tā izskatās bieži vien, ka Latgale balso par populistiem? Un pilnīgi iespējams, ka arī nobalsos šoreiz. Es domāju, ka noteikti. Paskatieties, kas Daugavpilī, kādi ofisi Daugavpilī? Rīgas ielā. Vienkārši mīlu. Katru reizi eju garām un priecājos. Ko mēs neesam izdarījuši pareizi, lai kaut kādu vēl lielāku sabiedrības daļu uzrunātu par to, būt kritiski domājošiem? Oi, Dievs, Juran, man patīk tavā pasaulē, viss tik vienkārši. Davai, tā, Nē, nav gan. Sākam domāt kritiski. Nu kā? Tava pasaulē ir melnbalta. Mana pasaulē ir melna. Tur viss vienkārši slikti, un es par to čīkstu. Bet vienkārši tas ir tā kā tik. Tur atkal jābeidz runāt par sekām, jārunā par to, kā mēs bļāviens esam nonākuši līdz tām, ka mums centrālajā Daugavpils ielā ir oranžais Rosļikova birojs. Bet tā ir demokrātija. Tur vēl tāda problēma. Viņi ir uzvarējuši cīņā. Viņi ir uzvarējuši cīņā, kurā visiem noteikumi bija vienādi. Jā. Viņi vienkārši izmantoja kaut kādas vienkāršākas metodas. Viņi ļoti labi saprata un trāpīja. Kādās vēlēšanās ir tāda, ka parādās kaut kāds jauns rīks, ar ko sasniegt. Kādreiz tas bija Twitter, Facebook, un šoreiz iegāja TikToks. Ja? Un te vēl plus saskaņoja tas, ka aizliedza Krievu televīziju, un arī cilvēkiem daudz skatās, bet lielākoties viņi aizgāja. Piemēram, man ir manas ģimenes piemērs, ja, tad, un es zinu arī manai mammai, piemēram, arī pārējie kolēģi, viņi vienkārši visi no televīzijas aizgāja uz TikToku. Ko viņi tur redz? Ļošu. Un viņš ļoti tā... Ļoša, Oļa, vēl Oļa. Jā, bet saku, tā ir demokrātija. Viņi cīnās, viņi... Es ļoti interesants piemērs, burtiski braucot pagājušu nedēļu uz Rīgu no Daugavpils caur Jēkabpili. Daugavpilī es neredzēju, varbūt kāds mani, ja jūs komentāros fotku atsūtiet, lūdzu. Daugavpilī neredzēju nevienu vides reklāmu, kaut kādu baneri, izņemot birojus. Partiju birojas, kur ir Eiropas parlamenta vēlēšana kandidātu sarakstu reklāmā. Un tad braucot no Daugavpiles uz Rīgu, viņi ir kļūst tik daudz pa Latviju. Un tik interesanti, ka tur tuvāk Latgalei vairāk populistu partijas, ka tuvāk Rīgai vairāk nacionalistu partijas. Jā, bet kopumā viņi ir tik daudz. Un šeit vispār nav. Šeit it kā neeksistē tas Eiropas parlamenta vēlēšanas Daugavpilī. Jā, mums jau te rāda, ka... Jā, mums tad pēdējais. Varbūt mums... Tas ir pēdējais, lai mēs atzīmējam, ka tas ir pēdējais jautājums. Jautājums Viktoram, varbūt tu mums izstāstītu, kā notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā? Es vienkārši blakus tam, ka strādāju pašvaldībā, un šoreiz ir tāda laimīga... Es strādāju Daugavpils universitātē. Nē, tas ir vienkārši kā arī tas stāsts par to, kā žurnālisti, kad bija mītiņš Daugavpilī, kuros uzstājos. Viens no mēdījiem bija pierakstījis, ka Viktors Andriškevičs Daugavpils universitātes pasniedzējs. Kādā sakarā? Labs. Nē, bet es strādāšu, bija tāda...
Vēlēšana komisijā. Tas cilvēks, kurš skaistīs cilvēku balsis, jā, šoreiz... Kāpēc šoreiz mēs skaitīsim šis balsis? Ar rokām. Jā, mēs atgriezīsimies pirms kaut kādiem, nezinu, vairāk nekā 10 gadiem, ja es pareizi saprotu, jā, ka vienkārši mēs kādreiz tur kaut kas ar iepirkumu sanāca, jā, nav vairs šie skeneri, jā, tad vēlētāji un vispār cilvēki, kuri nāks balsot, un es ceru, ka jūs nāksiet ļoti daudzi, īpaši jaunieši nāks balsot, jā, tad visa nākamā, principā, nedēļa, sākot no pirmdienas, jā, tad pirmdien varēs nobalsot, tad otrdien, trešdien tu varēs iepazīties ar kandidātiem, jā, un tad šoreiz arī varēs noklausīties partiju programmas, jo arī tāda opcija, jā, cilvēki, kas, piemēram, neredz. Un tad vēlēšana dienā un vēl 2 dienas pirms vēlēšana dienām, jā, jūs varat atnākt un nobalsot uz vēlēšanu iecirkņiem, jā, izvēloties savu tīkamo partiju, kur jūs varat ievilkt plusu tam kandidātam, ko atbalstat, vai arī izsvītrot to kandidātu, kur jums liekas, ka viņu vērtības nav nesaskan ar jūsu vērtībām. Nu, principā, es pastāstīju ļoti acīm redzamas lietas, ko mēs visi zinām, jā, bet es domāju, ka daudzi cilvēki, nu, tas ir kaut kas tāds, kas ir jāatgādina. Jā. Un datums 8. jūnijas. Jā. Ieplānojiet savu kalendārā 8. jūniju. Mēs iesim balsot. Jūs noteikti balsot. Daugavpils, tev arī ir jāizvēlas, jāpiedalās un jārāda savu noskaņu. Tas mums arī saprast, kur mēs dzīvojam un kāda vide mēs esam. Tas nav ne labi, ne slikti. Tas ir nepieciešamība. Bet labāk nebalsot par... Nu, pagaidi. Neagitē. Jā, mēs būsim tie, kas... Es ne vārda nepateicu. Pastāvim tevi apstādināt. Jā, bet visi mēs sapratām. Ok, paldies jums liels. Tiekamies Daugavpilī. Daugavpilī ir fantastiski cilvēki. Daugavpilī notiek fantastiskas lietas. Eiropas vēlēšanas ir ļoti nepieciešama lieta, lai mēs svinētu mūsu demokrātiju un mūsu brīvu, par kuru mēs un mūsu valsts un mūsu līdzcilvēki un vecāki cīnījies simtiem gadus. Cik skaisti čivili. Nu, balsu par mani. Viss paldies, jauku dienu jums visiem. Čau!